sēde, bet lēmuma projekti, kas ir sagatavoti izskatīšanai, vakar mēs jau viņus bijām izskatījuši komiteju sēdēs, un paskaidrojošā daļa ir arī pietiekoši skaidra, lai izpildvaras pārstāvi attiecīgi varētu ātrāk, operatīvāk, ievērojot termiņus, rīkoties un veikt darbības, kuras mēs esam pielēmuši jau augusta sēdes, augusta domes sēdē. Vienu mirklīti, varbūt pirms izskatīsim darba kārtības jautājumus, ir lūdzis vārdu Viļakas pārvaldes vadītājs Oļegs. Oļeg, lūdzu. Labdien, cienījamie deputāti! Izmantošu izdevību šodien gribu aicināt gan izpildvaru, gan lēmēju varu uz mūsu Viļakas pilsētas 8. gadu jubileju. Sadalīšu jums ielūgumus. Neatņemšu daudz laika. Paldies. Brālis. Sandrai. Paldies, un lai krāšņi svētki. Tad, kolēģi deputāti, ārkārtas domas sēdē mums nav jāapstiprina darba kārtība. Ir sagatavoti 4 lēmuma projekti. Ziņotāja ir Izglītības kultūras pārvaldes vadītāja Sandra Ķindzule. Un tātad pirmais lēmuma projekts ir par balvu novada kultūras un turisma pārvaldes nolikuma apstiprināšanu. Lūdzu, Sandra, vārds tev. Labdien! Lēmuma projekts tika izskatīts vakardienas Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdē. Izteiktie priekšlikumi, labojumi, gan redakcionāli, gan arī to, ko mēs runājām pie 18. punkta, ir iekļauti. Lēmuma projekts saņēma pozitīvu atzinumu. Lūdzu atbalstīt domes sēdē. Vai ir jautājumi ziņotājiem par šo lēmumu projektu? Kāds vēlas izteikties debatēs? Aicinu balsot par lēmumu projektu. Jā. Balsojumu slēdzam. Tātad klātienē domes sēdē piedalās Jānis Trubonieks, Inta Kaļva, Ruta Cibula, Aija Mežele, Egons Salmanis, Tāles Korlašs, Sandijs Ņikuļins. Attālināti ir pieslēgušies Sandra Kindzule, Imants Slišāns, Andris Mežals, Iveta Rilkeviča, Andris Bačuks. Andris Bačuks nav attālināti pieslēdzies. Un arī nav informācijas tātad par Andri Bačuku un Jāni Auziņu. Nepiedalās arī Aldis Ločmelis, ir
piedalās Saeimā sēdē par Latgales nākotnes attīstības plāniem, un nepiedalās arī Sergejs Maksimovs. Kvorums ir pietiekošs, lai sēde notiktu, un tātad arī šis lēmuma projekts ar savu balsojumu rāda, ka mēs viņu apstiprinām. Nākamais lēmuma projektiņš ir par grozījumiem balvu kultūras un atpūtas centra nolikumā un metodiskā kultūras centra statusa noteikšanu. Šeit kolēģis ziņotājs Sandra Kindzule, bet jā. Es izstāstīšu, varbūt, jā. Tad vakardien izskatījām komitejas sēdē šo jautājumu. Komitejā runājām par to, ka Vectilžas ka Vectilža būtu atdalāma no Tilžas kultūras un vēstures nama, bet ir noteikti kaut kāds pārpratums radies. Šis nav ņemts vērā šī lēmuma projektā. Lūgtu, acīm redzot, veikt labojumus. Tad vajadzētu 8,7. Tātad viņu, acīm redzot, kā 8,8 iekļaut, un tad attiecīgi būtu Vīksna 8,9. Atvainojos, pie priekšlikuma tas sadaļas vai ir pie pamatdatēm? Tagad ir jālabo, manuprāt, šis te nolikums pats kā tāds, jo mēs komitejā vakardien to izrunājām. Bet vai nav vispirms tomēr jāskata šis priekšlikums, un tad priekšlikuma kontekstā mēs aizējam uz datumā? Aijas Mežalas priekšlikums ir par nosaukuma maiņu. Bet šeit Vectilžas šis te sporta centrs, vai kā viņš tur agrāk saucās, šobrīd ir iekļauts Tilžas un kultūras vēstures nama sastāvā. Mēs vakardien runājam, ka viņu vajadzētu noformulēt kā atsevišķu struktūru vienību. Inta. Juris, vienu sekundi, Juris Annuškāns. Sandra, man tāds jautājums, tu skaties konsolidēto vai lēmuma projektu? Konsolidēto, kas ir... Neskaties konsolidēto, jo to mēs nesamainījām atbilstoši laika trūkuma dēļ tieši lēmuma projektā. Tur, kur tie grozījumi, tur viss tas ir izdarīts. Labi, ok. Tad es neskatos to. Jā, tad ja tas ir izdarīts, tad aicinu atbalstīt. No sākuma jāatbalsta ir priekšlikums par nosaukuma maiņu, un tad varam balsot. Jā, un tad mēs atgriežamies pie pamatdatiem. Tātad, Juri, šobrīd mēs priekšlikumu sadaļā ejam, nobalsojam par priekšlikumu par nosaukumu, un tad atgriežamies pie pamatdatiem un varam nobalsot vēl par sapratu, jā. Nevajag sapratu. Nevajag skaidrojumu, kolēģi. Nē, es gribu tomēr nedaudz runāt par šo jautājumu. Bet ne par nosaukuma maiņu. Par nosaukuma maiņu, nē. Tagad mēs par nosaukumu maiņu. Tad kopā par nosaukumu. Bet kontekstā mēs varam runāt. Jā. Es vakar ļoti uzmanīgi noklausījos šo komitejas sēdi, un mani patiesībā samulsināja, kādā veidā šis jautājums parādījās, uzpeldēja it kā nejauši, it kā no nekurienes, un pēkšņi šis jautājums tika tādā veidā ielikts. Es pat varētu, teiksim, tā iezīmēt, kā šāds priekšlikums ir parādījies. Pieļauju, ka kāda persona, kura nepārāk slimo ar čaklumu, atbrauca, parunāja, pateica, ka ja kāds viņu redz darba laikā un redz, ko dara, tad tas viņai ir kā govīs egli, un tam es varu piekrist. Bet, tai pašā laikā, tādā veidā acīm redzot šis jautājums bez tādas plašākas apspriešanas arī vakar parādījās. Un es jūtu, ka arī varbūt šeit nav pat arī vienotības tajos uzskatos, teiksim, ko saka Inta, un varbūt es no Aijas tomēr esmu arī redzējusi nedaudz citādu attieksmi. Bet
galvenais, ko es gribēju uzsvērt, tātad Jānis Auziņš attīstības komiteja uzsvēra un ļoti stingri uzsvēra par vienotu pieeju visiem pagastiem. Atceraties, es ļoti arī uzmanīgi šo sēdi klausījos. Šeit kontekstā ar Viļakas tālāk kultūras nama nolikumu. Šeit mēs vienas personas kaut kādas ambīcijas pēkšņi gribam ņemt vērā, ok, visu mainam. Tas Tilža pagasta centrs, identitāte, tiri. It kā identitāte būtu atkarīga no vienas personas kaut kādas parunāšanas. Tā pašā laikā tad Viļakai mēs atstājām vecumu pagastu ar Borisovu kā pakalpojumu sniegšanas vietu un Kupravu ar centru Kupravu arī kā pakalpojumu sniegšanas vietu. No šī viedokļa raugoties, un arī tas, ko teiksim paši mēs uzsveram savās komitejas sēdēs, tad vienā jautājumā mums ir tāda attieksme, citā jautājumā kaut kādus tur sarunas paklausoties, mēs uzreiz gatavi pieņemt lēmumu, par kuru plašākā sabiedrība patiesībā nav izdiskutēts. Un es piekrītu tam, ko Aija teica, un arī pagājušā sasaukumā tika ļoti nopietni pie šiem jautājumiem strādāts, un tieši Aijas vadībā šie lēmumi netika pieņemti nepārdomāti arī par Tilžu un arī par Vectilžu. Un redzot arī to dinamiku, kāda vēl būtu nepieciešama, teiksim, balvu kultūras namam attiecībā uz kultūras centriem, vai viņi paliek kā kultūras centri, vai varbūt kāds no viņiem arī vēl kļūst par pakalpojuma vietu. Es domāju, ka šī gadījumā, es esmu par to Tilžas nosaukuma maiņu, bet par iekļaušanu viņu kā atpakaļ, kā atsevišķu struktūru vienību, es tam neredzu nekāda pamata. Un vēl viens tāds blakus jautājums. Kādreiz, es nezinu, vai tas ir kaut kur izpalicis, vai es vienkārši neesmu pamanījusi, šos te visus lēmumu projektus tomēr saskaņo arī ar pāraugošo institūciju. Es saprotu, mēs kultūras nodaļu likvidējam, bet, kamēr šī kultūras nodaļa pastāv, arī šāds viedoklis būtu uzklausāms, un līdz pēdējiem brīdim mums tomēr jāizturās cieņpilni pret to, ka šādi jautājumi ir paskatāmi arī ar kultūras pārvaldes līdzdalību. Man viss. Jā, paldies, Rūta, par viedokli. Es arī Inta, gribu kā teikt. jau lūdzu. Jā, labdien visiem, kas varbūt klausās vai kurus neredzam. Tātad komentārs par vakardienu. Jā, mēs arī vairāki daudzi deputāti arī apstiprinām šo un neatceļam savu prasību, ka šeit nekas nav nepārkāpts, ne arī neieklausīts. Mēs vienkārši skatāmies, ka te nav loģikas, kā mēs vakardien jau runājām, ka struktūra vienības zem struktūra vienības, ko mēs neprasam, ne šeit finansējam, ne kaut ko par tiem saskaņojumiem. Tātad šeit ir jautājums, protams, izpildvarai un visu pārējo, ko mēs arī runājam. Un prasam, bet to, ka ja kaut kas neiet darbos vai kaut ko, protams, par to ir atbildīgi cilvēki, kuriem ir jāredz, kas kā strādā. Šeit arī parunāju ar vietnieci izglītības un kultūras jautājumos. Es domāju, ka šeit pilnīgi nav vietas kaut kādām tādām debatēm, ka tagad ir kaut kas šausmīgs, ko tagad mēs prasām. Mēs prasām nepazaudēt Vectilžas identitāti. Tūliņ būs jautājums par Beņislavu, vēl par kaut ko. Mēs ejam tomēr un skatāmies, kā mēs saprotam tos cilvēkus, kas dzīvo Vectilžā. Vakardien es saņēmu tiešām vairākus zvanus no Vectilžas un teica paldies, ka mēs neesam pazuduši starp šiem visām rindām. Un šajā gadījumā, kas šobrīd mainās satura lietās? Pasakiet man lūdzu, kas mainīsies? Nekas vēl, ka vienkārši gribu pateikt vienu stāstu. Tātad šobrīd neiet runa ne par saturu, ne par likmēm vai par kaut ko. Iet runa par to Vectilžas nosaukumu, ko cilvēki grib. Un ko es vakar arī vēlreiz teicu visiem, atgādinu, ir Naudas kalna sajietanams, ir Krišjāņi, ir Briežu ciema. Vectilža ne ar ko nav sliktāka šajos rādītājos, kādus mēs esam pieņēmuši. Es nezinu, ko pagājušais sasaukums, kā bija pamatojums, bet es uzklausu un arī saprotu, un tāpēc arī bija rosinājums, un tāpēc vakardien arī deputāti liela daļa šo atbalstīja un piekrita, ka mēs atgriežamies pie tā nosaukuma. Nevar būt struktūra vienība zem struktūra vienības, un tur nav loģikas. Un darba jautājumi, tas, ja kaut kas ir jālabo vai jādara, tas ir tiešām kultūras pārvaldes jautājums, vai kas tagad būs uzraudzītājs. Tātad tas ir pavisam cits jautājums par to. Paldies!
Jā, paldies, kolēģi. Es varbūt pateikt, viennozīmīgi skaidrs, ka saruna par šo tēmu mums bija. Kā es arī vakar teicu komitejā, kad skaidrs, ka arī pagājušā gada sasaukums mēs tiešām izvērtējam un nebija tā, ka nepamatoti šis bija sadarīts. Skaidrs, ka nāk jauns sasaukums, tāpat ir savas prasības. Jā, Rutes piekrītu, mēs šo jautājumu nezunājam ne ar kultūras pārvaldes vadītāju. Tieši tā, es pilnīgi tam atzīstu, un tā arī ir mana kļūda, jo es šo jautājumu arī varbūt tik nopietni neskatīju. Es tiku sadzirdējusi, kad ir svarīgi nomainīt šo nosaukumu, un to es arī tagad, arī šodien es ielikusi, jo sports vairs sen nav, un tur bija tikai pa projektam, bet skaidrs, ka es ļoti lūdzu, ja es šo jomu koordinēju, un mēs šodien to pārunājam gan ar Ditu, gan arī pagaidām ar Krūmiņas kundzi, jo viņa vada šo kultūras pārvaldi. Šim cilvēkam, kas strādā Vectilžā, viņam paliek tā, kā ir lemts un tā, kā ir darba grafiks, un viņa arī paliek Tilžas vēstures istabas. Piedodiet, bet šis nekas nemainās, visu cieņu šai kopienai, un ja kopiena teiks, kad varbūt viņa vēlās, un milzīga paldies pateikt šim cilvēkam ar laiku, tad to mēs arī darīsim. Ruta, paldies par darbu pagājušā sasaukumā, visu cieņu, bet uz doto mirkli ir šāds lēmums, un mēs noteikti ar to šo izrunāsim un kārtosim jautājumus korekti. Paldies! Tad darbinieks paliek Tilžas kultūras centrā. Gan. Nē, paliek šis cilvēks uz 05, kas strādās Vectilžā, un 03 muzeja istabās. Ir skaidrs ir, ja? Jā. Labi, paldies. Mēs tā no jautājumiem īstenībā pārgājām uz debatēm un izdebatējam, vai varam pāriet pie... Jā, īsti komentāru. Man vienmēr ir vēlme, lai mēs cilvēkiem nepiemeklējam sistēmu, bet sistēmai piemeklējam cilvēkus. Otra lieta, Rūta piedod, bet es atceros, kā Viļakas kultūras nams šeit lemjot ieguvā, man liekas arī, pēc tava priekšlikumā, viņš būs apmēram tāds pats kā Balvu kultūras nams. Atcerieties, bija pilnīgi cita struktūra, schēma. Nav tā, ka mēs tā uzreiz tas lēmums mums nesa lielākās sekas. Šis lēmums ir faktiski, vairāk ir no tādu kā atbalstu. Ar mani runāja iepriekšējais pagasta vadītājs. Ja viņš arī tā saka, kaut kā tā esiet pametuši. Uzmetuši. Labi, paldies. Vai aicinu balsot par izstrādāto priekšlikumu? Priekšlikumu. Jā. Es varētu tur izmanīt. Nē, atkārtotajos. Tad skatījām detalizētu. Viss kārtībā, Ruta Cibula ir par. Jā. Tad Imants Slišāns atturas. Sandijs Ņekuļins, Jānis Truponieks, Egons Salmanis, Andris Mežalis, Aija Mežalē, Tālis Korlašs, Sandra Kindzula, Inta Kaļva, Ruta Cibula, Iveta Raukeviča atbalsta šo priekšlikumu. Un tad atkārtota balsošana, vai kāds prasa atkārtotu balsošanu? Nav vajadzīga. Paldies. Lūdzu, iesim atpakaļ. Un vai komitejas vadītāja pirms balsojuma par lēmumu projektu kopumā ir kādi? Nē, viss kārtībā. Jā, paldies, tev viss kārtībā. Tad saprotam, ka viss ir kārtībā. Tad uzsākam balsošanu par lēmumu projektu kopumā.
Balsojumu slēdzu. Ir pieslēdzies arī Andris Bačuks, bet acīm redzot nav stabili interneta sakari. Viņš nepiedalās balsojumā. Balsojumu slēdzu. Tā ir 9 deputāti nobalsojuši par. Atturas Ruta Cibule, Imants Slišāns, par nobalsojusi Iveta Rilkeviča, Inta Kaļva, Sandra Kindzela, Tālis Korlaša, Aija Mežele, Andris Mežels, Egons Salmanis, Jānis Trupalnieks, Sandijs Ņikuļins. Lēma projekts pieņemts. Varbūt es pavisam nelielu un nevis komentāru. Šeit tiešām no Veclaužas nāca un bija jūtama šīs kopienas vēlēšanās, lai mēs izdarām to, ko mēs šobrīd izdarījām. Un mēs tiešām kopienas esam gatavi uzklausīt, ne tikai speciālistus, vai tas būs Borisovā vai Vecumos, vai arī kaut kur citur. Ja jutīsim šādu iedzīvotāju vēlmi un redzēsim, ka tas ir saprātīgi un lietderīgi, mēs veiksim attiecīgas darbības. Ja nē, tad šobrīd paliek tā, kā ir. Paldies! Trešais lēma projekts par grozījumiem Balvu novada nemateriālās kultūras mantojuma centra Upīte nolikuma un metodiskā kultūras centra statusa noteikšanu ziņo Sandra Kindzule. Jautājums izskatīts Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē. Iebildumi nebija. Lūdzu atbalstīt domas sēdē. Kolēģi, ir jautājumi ziņotājiem? Jautājumu nav, vai kāds vēlas izteikties debatēs? Uzsākam balsošanu. Tad ir reģistrējušies. Balsojumu slēdzu. Reģistrējušies ir 12 deputāti, un visi ir nobalsojuši par šo lēmumu projektu. Paldies, lēmumu projekts pieņemts. Noslēdzošais lēmumu projekts par grozījumiem Viļakas kultūras nama nolikumā ziņo Sandra Kindzule. Jautājums izskatīts Izglītības, kultūras, sporta komitejas sēdē. Arī bez iebildumiem lūdzu atbalstīt domas sēdē. Vai ir jautājumi ziņotājiem? Kāds vēlas izteikties debatēs? Uzsākam balsošanu. Slēdzu balsošanu. Imants Slišāns atturas, Sandijs Ņikuļins par, Jānis Trupalnieks par, Egons Salmanis par, Andris Mežels par, Aija Mežele par, Tālis Korlašs par, Sandra Kindzele par, Inta Kaļva par, Ruta Cibule par, Andris Bačuks par, Iveta Rilkeviča par. Lēmuma projekts pieņemts. Ārkārtas sēdes darba kārtībā paredzētie 4 lēmuma projekti ir izskatīti, atbalstīti. Paldies deputātiem par darbu sēdē. Paldies arī tie, kas ir pieslēgušies, skatījās un vēroja. Visiem novēlu, lai saulainas brīvdienas. Cerams, ka tādas būs. Paldies!